Es redzu, ka arī kādreiz gan mēs paši varam iekrist tādās lamatās, gan citi brāļi un māsas, ka mēs sākam apsūdzēt vai tiesāt citus pēc kaut kādām viņu rīcībām vai darbībām, bet mēs nevaram spriest pēc rīcībām un darbībām, nezinot sirds motīvus, un kurus redz tikai un vienīgi Dievs. Un tieši tāpat, kad kaut kādas lietas nenotiek, mēs varbūt nevienmēr zinām to Dieva sirdi. Mēs spriežam, nenotika tā, tad tas un tas, bet nevienmēr tas tā ir. Mēs vienkārši tajā situācijā varbūt nezinām to Dieva sirdi vai tos patiesos dziļumus. Un tas ir tā kā cilvēku, ka tu, ja mēs tā ļoti pietuvinam un pielīdzinam, tāpat kā cilvēki, ja mēs mīlam savu laulāto draugu, vīru vai sievu, vai tad, kad viņš izdara mums kaut ko ne tā, kā mēs esam gribējuši, cerējuši, vai viņam palūguši, vai tad mēs tāpēc pārstājam viņu mīlēt, ja? Ka tās attiecības ir kaut kas tik dziļš, ka tu spēj pieņemt tāpat kā Dievs mani pilnīgi noteikti pieņem arī tad, kad es izdaru kaut ko ne tā. Un kādreiz pat apzināti, tu pat esi saņēmis un saprats, kā tev jādara, bet tu tā kā tāds Jona, spītīgi, tā kā, pat nekas spītīgi, bet tā kā tu mēģini aizbēgt no tā, ko tu saproti, kas tev būs jādara. Bet tas nemazina, teiksim, manu to mīlestību uz Dievu, tā ir vienkārši neprātīga.